kolēģi, sāksim darbu, sāksim marta mēneša attīstības komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā jums tika izsūtīti 4 ļoti svarīgi jautājumi. Vai varam nobalsot par darba kārtību? Jautājumi par, pret, atturās vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par sabiedrības ierobežot atbildības saldus komunālu servisu vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026 līdz 2030 gadam apstiprināšanu. Un iesākumā vārdu došu izpildirektorai Nelijai Kleinbergai. Lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti, attīstības komitejas skatītāji. Tātad Saldus novada pašvaldībai piederošā kapitāla sabiedrība ar ierobežot atbildības Saldus komunāls servis ir izstrādājusi kapitāla sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2028 līdz 2030 gadam, ko es jūs lūgtu arī apstiprināt, bet pirms tam vēlos informēt, ka kapitāla sabiedrības stratēģijas projekts tika izskatīts 2026. gada 5. februāra dalībnieku sapulcē un atbilstoši Saldus novada pašvaldības izstrādātajiem noteikumiem par Saldus novada pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības noteikumiem. Tā ir skatīta un skaņot atbilstoši arī ar nodaļām un mūsu iekšējo auditors rezumējumu. Un tātad es lūkšu ar komitejas vadītāju atļauju drīkst aicināt tuvāk par stratēģiju informēt mūsu komunāla servises valdes priekšsēdētāju Kristapu Grīniņu. Labdien, godātie deputāti un skatītāji, klausītāji. Jā, man ir tas gods jums prezentēt, un jūs jau esat visi iepazinušies ar šo te dokumentu, kurā ir iekļautas šīs te lietas, ko mēs redzam tuvāko gadu darbībā par svarīgām. Un tās lietas, kas ir tā kā, risināmas, kārtojams, viss šis dokuments pamatā sastāv no tām lietām, kas ir nepieciešams veiksmīgas kapitāla sabiedrības darbības nodrošināšanai, šo deleģēto funkciju un pienākumu risināšanai un pakalpojumu sniegšanai. Un attiecīgi tad tālāk ir arī, protams, viss šis te finanšu aprēķins attiecībā uz to, kā šīs te investīcijas un nepieciešamās vajadzības tiek dzīvē ieviests, realizētas, un kā tas tā kā arī kāda iespējas atstāja uz kapitāla sabiedrības budžetu, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu. Stratēģijai ietvertās lietas ir gana izaicinošas, jo jautājumi un vajadzības ir plašas, lielas un kā vienmēr vajag vairāk nekā mēs varam droši vien izdarīt, bet šis ir tas absolūtais minimums, ko es kā uzņēmuma vadītājs redzētu, kas būtu jāiekļauj šajā te stratēģijā līdz 30. gadam, ko vajadzētu tā kā realizēt un kas ļautu uzņēmumam 2030. gadā būt tādās pozīcijās, lai man būtu pašam prieks teikt, ka uzņēmums ir stabils, sakārtots un nebūtu jākaunās par to, kas ir izdarīts. Tas būtu droši vien īsumā no manas puses. Es lūgtu, protams, šo te sagatavoto stratēģiju saskaņot, un ja jums ir kādi jautājumi šajā sakarā, tad lūdzu. Paldies. Jautājumi, lūdzu. Denivers Krebelis. Tā, pirmām kārtām man jautājums ir 10. lapusē, kur veiktās iemaksas valsts pašvaldību budžetā, tur droši vien ir kļūdiņi pie 25. gada, ne? Tur tā kā tas cipars uzšķirt, varbūt jā. Tad nevarētu būt tā, ka iepriekšējos gados pār pa miljonu bijis un tagad ir 117,000. Tas summa nav pareizi. Nē, jā, man arī tā kā šķīst, ka tas vienkārši ir tā kā kaut kas nav sareģēts. Es atvienšu, kura lapa? 10. Tā ir uzšķirts tieši.
Pēdējā malā 170. Excels nav nostrādājis, nav saskatīts. Jā, tur, laikam jāatvainojās, tur kaut kāda kļūdiņa būs iezagusies. Tā ir droši vien tehniska rakstura vairāk, jā. Jā, tad man ir pāris jautājumi tādi, kas vienkārši, lai labāk izprastu to darbību, kāda viņi ir, tad, es saprotu, apgrozījums ir 6 miljoni kaut kur Šobrīd, jā. kapitāla sabiedrībai un cik, kāds ir dalījums par galvenajiem tā kā nozaru veidiem, galvenajiem darbības veidiem, kā tie 6 miljoni sadalās, Jā, galvenokārt lielākais apgrozījums finansiālajā ziņā ir siltumapgāde, kas ir ap 2 miljoniem, tālāk seko ūdens saimniecība, kanalizācija, kas ir zem 2 miljoniem, jā, tad ir īpašuma apsaimniekošanas nozare un visas pārējās lietas, kas saistīts ar tirgu un tā tālāk. Jā, okay. Paldies. Tad vēl, teiksim, tīri sekojoši tālāk. Vai ir kaut kā arī reiķināts, kurš no šiem darbības veidiem, kurš ir pelnos, kurš tiek dotēts? Par pagājušā gada rezultātu vienīgā nozare, kas mums bija stabili mīnusā, bija siltumapgāde. Jā, tas bija galvenais, kas radīja mīnusu. Kopā pa gadu bija mīnus 160 000. Pārtraukšu, Ivar, tas ir, tad, protams, ar siltumu zudumiem saistīts ļoti cik daudz. Tas ir ar siltumu zudumiem, bet pamatā tas jautājums bija saistīts ar nepietiekošu siltumapgādes tarifu, jo no pagājušā gada februāra līdz 1. augustam mums tarifs bija 77,33 centi bez PVN, kas katrs megavats, ko mēs pārdevām, bija ar mīnus zīmi, un regulators mums saskaņoja tarifu, kas stājās spēkā no 1. augusta, un ar to brīdi tad būtībā mums šie finanšu rezultāti uzlabojās, jo, ja tas tarifs nebūtu pārskatīts, tad mīnus būtu bijuši vēl lielāki. Tad vēl jautājumi par pašu siltumu apgādi, kā tāda, kā es saprotu, tā galvenā, galvenā pozīcija, kas ir apgrozījumā, arī tā kā viss tā kā ietilpīgākā. Es saprotu, ka tur arī tie zudumi, kas tika aprakstīti, viņi ir ārkārtīgi lieli, viņi ir pār par 20%, un vai ir aplēsts summās, cik tie zudumi sastāda gadā, ja mēs tā kā, pareizi, tur bija megavatstundas norādīts, bet cik tas ir naudas izteiksmē gadā? Jā, mēs esam paši rēķinājuši par to, ka, teiksim, ņemot vērā to summu, pa ko mēs maksājam no siltuma piegādātāja un sarēķinot šos siltuma zudumus, šī summa sastāda ap 500 000 gadā. Tas piemetums tātad varētu būt, un es saprotu, normalizētais līmenis ir kaut kāda 1/3 no tā, kas būtu tā kā labā praksa. Normalizētā praksa ir droši vien labā situācijā, tie ir 12 līdz 14% siltuma zudumu, kas būtu normāli jebkurai siltuma apgādes sistēmai. Regulatora noteiktais slieksnis ir 17%, kurš ir, kur nav vēlams pārsniegt. Mēs esam pa 25. gadu 22% ar mazām kapekām. Jā. Pret 24. mēs jau panācām uzlabojumu ar principā, tādiem organizatoriskajiem un skaitītāju nomaiņas. Bez lielām investīcijām mēs jau nomazinājām pat vairāk kā 2%. Man burtiski vēl sekojoši jautājumi par šo tēmu. Tad lai mēs nelēkāt par tēmām, pie tās pašas tēmas. Jo par šo pašu tēmu runājot vēl arī jautājums, tad sekojoši ir plānā, kā, tad es pieņemsim, es saprotu tā lielos ciparos skatoties, mums vajadzētu varēt pie labās prakses tur dabūt savus 200–300 tūkstošu ekonomiju gadā uz samazinot siltuma zudumus. Tas ir, kādas ir paredzētās darbības to zudumu mazināšanai, kas ir ietverts šajā stratēģijā? Jā, šobrīd jau mums ir plānā tas, kas ir saistīts ar siltuma apgādes sistēmu. Pirmkārt, jau pats vienkāršākais ir, mēs veicam šobrīd skaitītāju nomaiņu visā pilsētā, un mēs uzstādām jaunus, modernus skaitītājus, un skaitītājiem attālināto datu nolasīšanu ir plānots sakārtot līdz gada beigām pilnībā, lai mēs tā kā neveiktu nekādas, principā manuālas darbības,
kas jau rada jau ekonomiju, un no neprecīziem skaitītājiem ir arī zināmas problēmas. Tālāk mums ir šobrīd plānā tas, kas ir saistīts ar siltumapgādes tīklu sakārtošanu, ir pirmā programma, kur tieši iepriekšējās dienās noslēdzās cenu aptauja par siltumtrašu pārbūvi tajos posmos vai remontu tur, kur ir viskritiskākā situācija. To mēs plānojam šajā vasarā realizēt, piesaistot bankas kredītu un tādā veidā sakārtojot siltumtrases. Un šobrīd ir iesniegti 4 projekti uz Altuma finansējumu atbalstu saņemšanu, kas ir saistīti ar siltumapgādes sistēmas sakārtošanu. Ties jāsaka, viens no projektiem ir attiecināms uz ezera siltumtīklu sakārtošanu. 3 projekti ir uz pilsētas siltumapgādes sistēmu, un ar šiem te projektiem ir plānots mērķtiecīgi strādāt, lai siltumzudums mazinātu un uzlabotu siltumapgādes sistēmas efektivitāti. Šeit, ko jūs minējāt, tagad ir paredzēta arī stratēģijā tur pie tām darbībām. Tas ir stratēģijā ietverts finanšu plānā. Un tad tur bija viena arī ļoti laba aila, kas bija pie tām investīcijām, kas ir, kā attīstās vai kā tie zudumi mazinās, respektīvi kāds tas rādītājs ir. Tad ir ieguldījums pa gadiem jau un blakus, bet tā aila nebija aizpildīta, vai to varētu arī redzēt, kāds ir efekts no šiem te plānotajām darbībām uz siltumu zudumu samazinājumu. Tie efekti tiek vērtēti tajā brīdī, kad mēs sniedzam Altumam finansējumu šo te saņemšanai. Tur bija ielikt šie procentuālais samazinājums, ko mēs esam aplēsuši un kāds tas efekts varētu būt. Stratēģija, manā ieskatā tomēr ir dokuments mazliet. Tas nav tik daudz operacionālais, kā vairāk stratēģija, kas ir vērsta uz to, lai samazinātu zudumus, un stratēģijas mērķis un doma ir iekļauties kā minimums tajā ierobežojumā, ko regulators mums nosaka. Tas ir zem 17%. Tas ir tāds mērķis, ko mums ir jāizpilda līdz 30. gadam. Okay, labi, paldies. Ja pie tā paša siltuma tēmas aprakstā rakstīts apgādē, ka mums ir kapitāla sabiedrībai 4 Saldus pilsētā katlu mājas un sabiedrības ierobežota atbildība SK Enerģija koordinācijas stacijas Sātiņos. Cik es saprotu, arī šīs 4 katlu mājas šobrīd darbina SK Enerģija. Jā, tāds ir saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem atbilstoši iepirkuma procedūrām. Līdz kuram laikam ir šie līgumi? Pilsētas katlumājas ir iznomās līdz 29. gada martam, un no SK Enerģijas privātās katlumājas Sātiņos piegādes līgums ir 2028. gada janvāris. Tātad šie līguma termiņi iekļaujās šīs stratēģijas periodā. Jā. Stratēģijā īsti neredzēju, ka būtu kaut kur akcentēts pārējā atpakaļ uz pašas kapitāla sabiedrības siltuma ražošanu Saldus pilsētā. Tas jautājums, kā jau es, manuprāt, arī iepriekš esmu minējis, nav droši vien stratēģijas jautājums no tā viedokļa, kā mēs organizējam detalizēt šo te siltumapgādes sistēmu. Tas ir jautājums par efektivitāti un izmaksu salīdzināšanu. Šobrīd mēs esam šī te katlumāju iznomāšanas pakalpojumu perioda, vidū, un to precīzus datus mēs visticamāk varēsim salīdzināt tajā brīdī, kad šis līgums tuvosies beigām. Tas ir visticamāk 2028. gada nogale, 2029. gada sākums, kad mēs varēsim savilkt finanšu rādītājus, finanšu datus par to, kā mēs to redzam, kāda ir bijuši šī ietekme, un izvērtēt šo te efektivitāti un rezultātus, un kas ir finansiāli izdevīgāk. Un no tā arī visticamāk tajā brīdī būs jāizdara secinājumi, kā mēs tālāk organizējam siltumapgādes sistēmu. Bet tomēr, ja skatāmies no šī diezgan būtiska jums ieņēma pozīcija, cik saprot, no 2 miljonos apgrozījumi, tur arī maksa par siltumu. Jā. Jūs saņemtas no klientiem un samaksātais tur. Un arī šīs te maksā par siltumu tiek iekļautas siltuma ražotāja peļņu būtībā. Un teorētiski šo peļņu varētu
atstāt kapitāla sabiedrības rīcībā, ja kapitāla sabiedrība pati ražot siltumu? Nu, tas ir droši vien jautājums, kur es varu tikai spekulēt. Protams, es pieņemot to, ka jebkurš uzņēmējs normāli vēlās nopelnīt, visticamākais jā, bet man šobrīd nav tādu detalizētu finanšu aprēķinu, lai es varētu viennozīmīgi pateikt, ka mums pašiem tas sanāktu lētāk. Mēs esam pagājušajā gadā rēķinājuši, aplēsuši, bet tur nebija viennozīmīgi pasakāms jā uz vienu vai uz otru pusi. Tāpēc es saku, tas ir jautājums, mums ir vajadzīgs mazliet garāks periods, lai šo te varētu pilnīgi precīzi aprēķināt. Vienkārši vajag tas, ka šis periods līgums beigsies, mūsu stratēģijā nebūs ierakstīts, ka varbūt kā viens no variantiem ir pārējā atpakaļ uz... Jā, bet es domāju, ka tas jau ir līdzīgi kā arī būvniecībā, mēs varam darbus izdarīt ar saviem spēkiem, pieņemot darbā cilvēkus, un mēs varam šo te pakalpojumu nodot ārpakalpojumā, kas veic būvdarbus. Princips jau ir līdzīgs. Punktu vienkārši par to, kā tuvojoties līguma beigām, ir paskatīt variantu, pārņemt kā stratēģiskā risinājumu vienu. Mēs, protams, to varam darīt, bet, manuprāt, tas pats par sevi ir, man ir uzticēta uzņēmuma vadība, un man kā labam saimniekam tas ir jebkurā gadījumā jādara, un tas ir kapitāla daļu turētājiem jāparāda, kad šādi te izskatās mūsu aprēķini, mans viedoklis tad ir šāds, un tad jau ir tālāk kapitāla daļu turētāja lēmums, un droši vien arī pašvaldības lēmums, ko mēs tālāk tad ar šo te jautājumu daram. Vēl pie jums, pie zudumiem. Ir minēts joprojām, ka vislielākais zudums lodze ir garajām posmiem no Sātiņiem līdz Saldus pilsētas pirmajiem patērētājiem. Cik es pēc informācijas no jums sapratu, ka tagad ir uzskaita pie pirmā patērētāja, bet jautājums ir sekojošs, vai šie te siltumzudumi, kas ir no Sātiņiem līdz pirmajiem patērētājiem, netiks iekalkulēt siltuma tarifā no pakalpojumu sniedzēja puses? Tur ir jau iepirkuma procedūrā ir iestrādāta formula, kādā veidā tiek aprēķināta siltumenerģijas cena. Un būtībā tāds risks droši vien piegādātājs visticamāk to vēlēsies darīt, bet mēs centīsimies pieturēties pie tā, ka aprēķinam jābūt korektam un jāievēro šo te aprēķinu formulu. Ja var vēl jautājums pie tās pašas siltumenerģijas un pie siltumenerģijas ražošanas. Es tā mēģinu salikt priekš sevis bildi arī stratēģijā norādīts, ka mēs paši ražojam un iepērkam to. Eduards, es dzirdēju, saprotu, ka mēs iepērkam siltumenerģiju. Bet kāda ir tā faktiski, ja mēs skatāmies mums ir 2 miljonu apgrozījums siltumenerģijā, tad 76% ir Saldus pilsēta, tas ir kaut kāds 1,5 miljonus rupi rēķinot. Tad kāds ir dalījums, ko mēs iepērkam, ko mēs paši ražojam, vai mēs paši neko neražojam no tā 1,5 miljonu, bet mēs visu iepērkam? Pilsētas apkurē mēs visu iepērkam. To, ko mēs paši ražojam, tas ir ārpus pilsētas. Brocēni paši pa sevi jau nav mūsu apkuras zonā. Bet lielākie ir ezerē pampāļu namiķi, kas ir arī regulētās katlumājas, un tad mums vēl ir pašvaldības objektiem katlumājas, kurās mēs nodrošinām siltumapgādi. Un tur mēs paši kurinam, jā. Bet brocēni ir pēc pārējos 4% vai tas ir? Brocēni nav šajā aprēķinā, jo brocēni ir nodoti brocēni enerģijai. Brocēni neietilps tā kā novada stratēģijā par... Novada stratēģijā visticamāk viņi ietilps, bet mūsu stratēģijā nē, jo tas nav mūsu šobrīd pakalpojumu sniegšanā. Tomēr vēlēju, tā ir arī stipra un vājā puša analīze. Manuprāt, viens kā diezgan būtisks drauds tomēr ir, ka Saldus pilsētas siltumapgāde ir faktiski atkarīga no viena piegādātāja, ārējā piegādātāja, ko diezgan grūti ietekmēt kapitāla sabiedrībai. Un tur pastāv gan finanšu, gan citi riski, ka kādā brīdī šis siltums var arī nebūt. Tātad šis vismaz kā drauds, kā vājais būtu bijis jāmin analīzē iekšā. Atkarīgi no viena piegādātāja diezgan būtisks drauds, īpaši
kritiskai infrastruktūrai? Nosacīti, jo mums ir pašiem savs personāls, kurš arī, principā, protams, mēs nevaram šobrīd pateikt tā, ka mēs varam 100% pārņemt katlumājas no rītdienas, piemēram, un sākt uzreiz kurināt un nodrošināt siltumapgādi, bet nav tā, ka to nevar izdarīt tanī brīdī, ja tur iestājās problēmas kaut kādas ar šo te komersantu. Es vairāk vēršu uzmanības uz to, ka tam būtu bijis jābūt aprestītam šeit stratēģijā. Ka tas ir drauds un tad ir risinājumi, kā tas tika novērst. To, ko jūs tikko pateicāt, ļoti labi jūs to tēmu saprotat, un tas ir apsveicami, ka tam būtu jābūt atspoguļotam stratēģijā pēc būtības. Par tām katlumājām, jā, mums bija arī kādu laiku apkārt, mēs par viņām diskutējām, un tur ir divi jautājumi. Viens ir, cik sen viņas vispār ir nodots citam uzņēmumam, tajā ārpakalpojumā, un kāds bija tas galvenais iemesls, kāpēc to izdarīt. Un otrs ir, kā ir ar to uzturēšanu, jo cik es tur dzirdu, ka viņš tur baigi nerūpējās par viņām. Par to, kāpēc tas tika darīts un kāpēc tas tā ir noticis, par to es droši vien nemācēšu spriest, un tas ir jautājums, kas ir noticis, diemžēl, vai par laimi pirms mana stāšanās amatā, tā kā šo jautājumu es nevarēšu atbildēt. Par termiņiem, tad, respektīvi, var rēķināt 5 gadi ir līguma termiņš gan vienā, gan otrā gadījumā, 29. gada, un tad 24. gadā tad tika nodots katlumājas nomā, un šis te otrs līgums tad 23. gada janvārī par siltumenerģijas piegādi. Kādi viņiem ir tie pienākumi, uzturēšanas pienākumi? Pienākumi ir tādi, ka mūsu katlumājas ir jāuztur attiecīgi darba kārtībā, jāveic visi šie remonti un tekošās uzturēšanas un apkopas lietas, kas ir, lai katlumājas būtu darbs kārtībā, jā. Paldies. No manas puses jautājums par atjaunojumu enerģiju, par projektiem šobrīd, cik tālu procesā esam, kurās vietās un kādas nākotnē perspektīvas arī? Jā, mums šobrīd atjaunojamā enerģija, tas, kas ir jau realizēts jau iepriekšējos periodos, pagājušajā gadā ir uzstādītas 3 saules stacijas, kas ir ar ūdens saimniecības objektiem saistītas. Dzirnavu ielā 100 kW, Zvejnieku ielā 45 kW, Brocēnos 1. un Meža ielā pa 11 kW. Un šogad mums ir plānā, kā reiz noslēdzās cena aptauja par saules parka uzstādīšanu šeit pie Brīvības ielas Sūkņu stacijas. 11 kW saules stacija, un plānā ir vēl tirgumu uz jumta uzstādīt arī 11 kW saules stacija. Tas ir tas, kas ir par šī gada plāniem. Un nākamajos gados mums plānā ir ielikts, ka vismaz vienu saules parku mēs tā kā pie lielākajiem enerģijas patērētājiem liekam, kas ir pašpatēriņiem, lai mums nebūtu jānodod sadales tīklos, bet tenī brīdī, kad saule ražo, lai saules enerģiju mēs spētu pilnībā tā kā patērēt, un kas patiešo tiek iztērēts. Un, jā, jo mums elektroenerģiju mēs pērkam nevis par biržas cenu, bet ar fiksēto cenu, lai nebūtu kaut kādi pīķi un anomālijas lai mēs varētu aplēst visas mūsu izmaksas, tad katru gadu ir iepirkums elektroenerģijai, un līdz ar to mums nav arī šī te biržas ietekme, kad saules enerģija kaut kādā brīdī ir pa nulli vai ar negatīvu zīmi. Tad, jā. Paldies. Tā, lūdzu, pa vēl vienam jautājumiem, ja vēl priekšlikumiem, jā? Garš dokuments. Lūdzu. Runājot. Vai tikko minētais te arī pie riska analīzes ir, kā energoresursu cenu ietekmes mazināšanai, kapitāla sabiedrība ieviesas energo pārvaldības sistēmu atbilstoši standartam. Kā šī energo pārvaldības sistēma tātad mazina to cenu ietekmi, novērš to cenu ietekmi? Kā tas faktiski strādā? Tas nav varbūt tik daudz kā cenu ietekmes mazināšana, tas vairāk ir... Protams, cenu ietekme arī, jā, bet tas ir... mazināšanā, skaidri un gaiši. Jā, vairāk tas ir vērsts uz to, lai kopējās izmaksas mazinātu un, protams, arī energoresursu patēriņu samazinātu.
Un mums ir šis te certifikācija ir iziet, un kā reiz vakardien mums bija ikgadējais šis te audits vai pārbaude, vai kā to var nosaukt, kad mūsu auditēja speciālisti, un atzinums bija ļoti pozitīvs, jo kopumā pa uzņēmumu pagājušajā gadā mums energo patēriņa apjoms ir samazinājies pa 15%. Tas ir, protams, tur liels iespējas ir siltuma apgādē, bet principā mēs katru gadu monitorējam tās lietas, kur kāds mums ir energo patēriņš, un tas ir saistībā tur degviela, elektrība, siltums, visi pārējie resursi, un tas ir šī te certifikācijas mērķis, lai mēs paši ar šiem te kritērijiem, kur ir uzlikti, mums būtu tā kā pārbaudas čeklisti, kur mēs saprotam, ko mēs darām pareizi, ko mēs darām nepareizi un kas būtu darāms vēl, lai uzlabotu mūsu energoefektivitāti. Tad pareizi saprotu, ka tie nav kaut finanšu instrumenti, energoresursu cenu fiksēšana, bet vairāk tas ir jūsu efektīvāk rīcība. Jā, tas ir pēc būtības rīcība, bet tie arī ir, protams, arī finanšu instrumenti nosacīti. Mēs veidojam šīs te iepirkuma procedūras, kurās cenšamies atlasīt pēc iespējas saimnieciski izdevīgāk šo te piegādātāju. Pie draudu, ne pie vājās puses, vēl bija minēts, kā vājā pusē ārgaisa temperatūras ietekme uz siltumenerģijas pieprasījumu. Es varētu laikam saprast, bet tas, ka jums laikam nav pastāvīgi siltumenerģijas, konstants enerģijas patērētāji, tas varētu tā. Problēma droši vien ir vislielākā tā, ka vasaras mēnešos mums nav iespējams fiziski nodrošināt zemus zudumus, jo tad ir jāatsakās no karstā ūdens piegādes klientiem, lai šos te zudumus samazinātu, jo fiziski siltumenerģijas patēriņš vasarā nokrīt līdz 1,5 megavatam vai pat zemāk, un tad tā darbības efektivitāte ir krietni neliederīga, un vasaras mēnešos arī veidojās vislielākie procentuālie zudumi. Tad vasaras mēnešos būtu vislabāk lietot īsākos ceļus, tātad no siltuma ģenerējušām ierīcēm. Jā, bet tur atkal rodās pretrunas, jo darbināt viss katlu mājas uz mazu jaudu, tas nozīmē atkal neliederīgu katlu darbību, kur mēs atkal pazaudējam katliekārtās. Man viens jautājums arī par darbības veidiem. Saprotu, ka tirgus bija kaut kas, kas tika pielikts klāt komunāla servisam. Vienkārši ir tāds praktisks jautājums, cik lielā mērā tas darbības veids ierakstās tajā visā specifikā, kas komunāla servisam, vai tas varbūt paskaidrot kā. Jā, man gribētos teikt, ka šis te lēmums no Saldus novada kā tāds, kad šīs te kapitāla sabiedrības, kas saistītas ar ūdens apgādi, siltuma apgādi, nama apsaimniekošanu, arī tirgu apvienot vienā kapitāla sabiedrībā, ir tālredzīgs, pareizs, jo gribam vai negribam, bet iedzīvotāju skaits samazinās. Līdz ar to, lai resursus ekonomētu, ir pareizi, kad kapitāla sabiedrības administrācija ir viena, kur un finanšu resursu pieejamība ir pavisam cita, ja ir tas sakomplektēts kopā vienā uzņēmumā, vai tirgus būtu pievienojams Saldus komunāla servisam un vai viņi pievienot kādam citam, jautājums ir, kam pievienot, jo pēc būtības Saldus novadā nav cita kapitāla sabiedrība, kam loģiski to pievienot, un ņemot vērā to, ka mums ir arī teritorijas uzturēšanā, kur mums ir jāuztur gan lielas platības, gan pie apsaimniekojamām mēkām, gan mūsu pašu objektos, kur ir jāpļauj zāli, jākopi tā tālāk, tad arī pie tirgus tad šīs te darbības mēs varam veikt. Un plus mums ir visi šie te nepieciešamie speciālisti, lai arī mēs paši nodrošinātu visus šos te pakalpojumus, kas ir saistīti būvniecība, remonti tā tālāk. Vēl viena joma jums ir dzeramā ūdens apgāde. Un šeit jautājums vairāk kontekstā no tā, ka lasot, skatoties pašvaldības budžeti, ļoti lieli līdzekļi tiek veltīti dzeramā ūdens iegādē no Vendem. Un tad ir jautājums, vai mūsu kapitāla sabiedrība spēja nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti. Aprakstā šeit stratēģijā ir rakstīts, ka ir. Kāpēc tad ir šāda pretruna? Kā jūs to varētu paskaidrot?
Kapitāla sabiedrība var nodrošināt kvalitīvu dzeramo ūdeni, un dzeramais ūdens ir drošs, lai viņi dzert arī pa taisno no krāna. Jā. Tad, skatoties, ir reputācijas risks, un tad kā reputācija, tad mums ir jāpopularizē, kā ūdens no krāna ir dzerams. Cik es saprotu, brīvkrāni, kas ir vasarā pieejams Saules pilsētā, ir nosauc. Jā. Tātad komunāls servis ūdens. Tātad šis ir drošs, dzerams ūdens. Pilnībā drošs un dzerams un pārtikā lietojams. Jā, mēs arī varētu karapš šeit. Jautājums ir, vai komunāls servis iepērk arī ūdeni no vendena? Jā, mums ir šobrīd arī vendena ūdens aparāts arī pašiem uzņēmumā. Šis jautājums bija jau atvērts mums pagājušā gada rudenī, kur mēs skatījāmies un domājām, kā to jautājumu risināt un kā darīt. No izmaksu viedokļa izvērtēju, kad mēs mēnesī tam tērējam aptuveni 20 eiro. Paskatoties gada griezumā, tās nebija tās būtiskākās izmaksas, pa kurām būtu nekavējoties jārisina, ņemot vērā to kopējo jautājumu problēmu un risināmos jautājumus. Tāpēc tas tika atlikts ar domu, ka visticamāk mēs tam pievērsīsimies šī gada gaitā. Un tas pamatojums un apstākļus, kāpēc tas tā ir palicis, ir tāpēc, ka tas vēsturiski jau bija, man sākot strādāt, šis pakalpojums tika nodrošināts. Es viņu, protams, neesmu savā darbības gaitā pārtraucis, bet ir jāatzīst, ka mums ir pilsētā piegādājamām ūdenim ir viena maza problēma, kas neskar nekaitīguma prasības un ietekmi uz cilvēku organismu. Tas ir kaļķa piedeva ūdenim. Un, respektīvi, šo te ūdenī vārot vai darbinot kafijas aparātu vai kādā veidā termiski apstrādājot, veidojās katlakmens, kas tomēr rada kaut kādu zināmu diskomfortu. Un, lai uzstādītu iekārtu, atkal, kas samazina kaļķa apjomu, kas, vēlreiz saku, tas nekādā veidā nav kaitīgi, bet viņš rada diskomfortu, kad veidojās šīs te nogulsnes, kuras vendena ūdenim ir mazliet mazāk šis te efekts, un līdz ar to, lai netērētu savu resursu, tagad mēģinot saprast, kā visefektīvāk uzstādīt kādu filtru, lai samazinātu, kurš atkal maksā tur 100 vai 1000, tāpēc es mīļā miera labad tērējam pagaidām tos 20 eiro mēnesī. Remonts būs stipri dārgāk. Jā, un līdz ar to es neredzēju jēgu savu resursu tērēt šobrīd tādā brīdī tiem jautājumiem, bet pēc būtības es pilnībā piekrītu. Gada griezumā visticamāk mēs no šī te vendena ūdeņa tiksim vaļā. Man vienkārši papildus replika. Jūs tagad fokusējaties tīri uz komunālu servisu un to komunālu servisu kafijas aparātiem, bet droši vien es satraucos par manu privāto, un privātajām arī iekārtām. Es domāju, ka iedzīvotājiem visiem tas ir ļoti aktuāls jautājums droši vien. Un, ja to atrisinātu kompleksu pēc būtības, droši vien tas uzlabotu to situāciju priekš visiem. Jā, tas tā droši vien ir, bet ir viena bēda. Tas pasākums nav lēts, un vai būs pareizi šobrīd ieguldīties, jo pēc būtības jums jāsaprot, ka to ūdeni jau, ja mēs varētu nodrošināt, ka visu to, ko mēs sagatavojam pilnībā, mēs izdzeram, būtu viss kārtībā, bet tas ūdens jau tiek lietots vēl virknēm darbību, un ekonomiskais pamatojums tur neveidojās, jo to, ko mēs ieguldīsim ūdens sagatavošanā, palaižot tīklos, trasē, un tas ūdens netiek izlietots tiem mērķiem, kur viņš pēc būtības ir vajadzīgs tajā kvalitātē, mēs, kā saka, ar lielgabalu šausim pa zvirbuļiem. Bet, tad dzeršanas patērēšanas tā ir tikai viens sadaļa. Tur viss tā kā trauku mašīnas, veļas mašīnas un tam līdzīgi. Jā, par savu runāts ar problēmu, ka jums dzeršanai dēļ ūdens, bet kafijas aparātam ir vajadzīgs vendena ūdens. Es vēlreiz saku, tās ir tehniskas nianses, kuras tas ir caur matemātiku rēķināms, jo visticamāk, ja mēs tagad atnāktu ar projektu, mums vajag, piemēram, pa 2 miljoniem uzstādīt ūdens sagatavošanas sistēmu pilsētas ūdens apgādes sistēmā, un tas paaugstinātu tarifu. Tā vietā mēs redzam, kur mums ir vajadzīgi ieguldījumi, lai sakārtot ūdens saimniecības infrastruktūru pilsētā, kur vispār nav ūdens apgādes pakalpojumu. Es teiktu, ka visticamāk, ka pareizāk
tiem, kam ir problēmas un vēlme, lai mājās šis ūdens ir ar zemāku kaļķu saturu ieguldās, uzliek savu filtru. Un tas tur tā matemātika visticamāk, taisnīgāk visticamāk ir nelikt to filtru uz lielajām sagatavošanas iekārtām. Tad, ja runājam par taisnīgumu principu, tad sanāk tā, ka viena ir vienlīdzīgāka, jo pašvaldības iestādes un uzņēmumi tātad pērk vandenūdeni, kas tātad pašvaldības tātad no nodokļu maksātāja naudas un uzņēmēji lieto. Tātad taisnīgums šeit neveidojas pilnīgi nekāds. Tātad viena ir vienlīdzīgāka par citiem. Nemācējuši par šo spriest. Tas ir retorisks jautājums, varbūt tas bija jāliek iešā stratēģijā tomēr, lai būtu visiem šis labais ūdens pieejams. Ņemot vērā risināmo jautājumu. Budžeta līdzekļiem vandenūdeni, iedzīvotāji uzstādīs filtrus. Tas, ka to jautājumu visticamāk var pagriezt arī šādā griezumā, jā, bet faktiski, manuprāt, mēs fokusējamies ne uz tiem jautājumiem, uz kuriem būtu jāfokusējās. Jā, Darius, Kristīna. Teiktajam, jo tā ir tāda populistisks gājiens, jo daži izmantoja šo ūdeni, dušās, dārza laistīšanai, tad kādi. Ja mašīnas mazliet, tad kāda vēl pēc mums pārējiem iedzīvotājiem maksā par šo tarifu paaugstināšanu, jo tas būs papildus tarifā. Ja runa par tarifu paaugstināšanu, tad atceramies visādi vandenūdens. Nē, viss ir kārtībā, jūs varat ņemt līdzi savu pudelīti un... Jā, viss kārtībā. Šāda nihilistiska nostāja pret iedzīvotājiem, tas ir populistisks gājiens, paldies. Jautājums tālāk. Tad Mums ir vēl pārēt pie priekšlikumu. Mums ir vēl jautājumi. Stratēģija vēl nav izskatīta. Nē, es tā kā arī pacēlu roku, tāpēc, ka Edvardam šodien ir... Kristīna, jā, pirms tam, un tad Edvards turpināt. Jā, bet atgriežoties pie stratēģijas, ir tāds mērķis sadalīt atsevišķi katrs šīs te nozares ienākums un izdevums. Mums joprojām tas tā kā nav izdevies, jo mēs par to runājām jau 2 gadu atpakaļ, ka tas varētu būt tāds būtiska lieta, kas jāizdara, lai saprastu, kā katra no šīm nozarēm, vai viņi nopelna, vai viņi zaudē. Viss ir sadalīts. Tad jums, bet joprojām pie finanšu mērķiem ir tāds teikums. Tad varbūt, ka to nevajadzēja rakstīt, labi. Bet tas ir droši vien vairāk kā deklaratīvs, kad viņam tā ir, šim procesam tā ir jābūt, jo pēc būtības mums arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nevienā brīdī nelaist tālāk, ja mums nebūtu ūdenssaimniecība un siltumapgāde stingri nodalīts atsevišķi, un mēs varam pa katru nozari izvilkt finanšu datus un uzrādīt par to, kāda ir rezultāti. Šeit, ka stratēģijā es īsti to neredzu, tur ir atsevišķi izdalīti ienākumi, bet ne plānoti. Jā, bet es no savas puses droši vien to saprotu tā, ka stratēģija ir lielais rāmis tam, kā ir jāizskatās kopējam finanšu plānam, un tad tālāk jau ir katru gadu budžets un budžeta izpildes kontrolē ar rezultātu, kurā tad ir redzami šie te finanšu dati. Labi, bet es domāju, ka tomēr viņiem bija arī stratēģijā jābūt atsevišķi, un tad man ir jautājums par finansēšanas naudas plūsmu. Ir tātad paredzēti aizņēmumi, gan Altums, gan arī banku, ja, es saprotu. Kredīt iestāžu arī, jā, un iespējams, ka kaut kādā brīdī arī valsts kases arī šis te aizdevums ir. Un kas ir saņemtais finansējums tā pārējās, no kurienes no pašvaldības, kā dotācijas? Ir šobrīd iesāktie projekti, kuri vēl nav realizēti līdz galam, vai respektīvi viņi nav pabeigti, kur ir pašvaldības ieguldījums mūsu pamatkapitālā, lai būvētu šīs te ielas, kuras būtībā šobrīd ir jau procesā. Tas nozīmē, ka pašvaldības ieguldījums komunāla servisa pamatkapitālā varētu būt vairāk kā 2 miljoni, ja, turpmākajos. Tur tas ir saistīts arī ar Roškalniem. Jā, tas Tad paldies. Edvardam jautājumu. Jā, vēl viena lieta, vēl viena nozara ir tātad dzīvojamāju apsaimniekošana. Cik es atceros, bija kaut kāda 117, cik mājas mums apsaimniekošanā, un plānā paredzēts, ka energoefektivitātes uzlabošana ir 2 mājām gadā. Vai tas ir pietiekoši ambiciozs mērķis? Es gribētu teikt, ka priekš manām ambīcijām droši vien, ka nē, bet ir jāņem vērā faktiskā reālā situācija dzīvē, kad
katrā mājā ir vairāk vai mazāk tomēr jāsavāc šis te kvorums, lai kurš tā kā grib un vēlās šo te realizēt. Un ar to, diemžēl, nemaz neiet tik viegli, jo bieži vien gadās tā, ka mēs varam gribēt daudz ko, bet ja paši mājas iedzīvotāji neizvēlās šo te procesu veikt, tad mēs neko nevaram izdarīt. Un līdz ar to, protams, mēs centīsimies sasniegt lielākus un labākus šos te rezultātus, bet tā saprātīgi tam pieejot un saprotot to, kādu resursu ir jātērē tam, lai iedzīvotājs pārliecinātu un lai viņi vēlētos šos te pēc būtības savus dzīves līmeņu uzlabošanas darbus veikt, viņi droši vien ir nesamērīgi, ja mēs tur sāksim tagad iet katram stāstīt, cik tur viņam labi būs un dosim aprēķinus. Tāpēc tas ir tāds saprātīgs ceļš, kā mēs redzam, kā būtu jāvirzās uz priekšu uz šiem te procesiem. Tas ir māju energoefektivitātes uzlabošana, siltināšana un tā tālāk. Tie projekti, tas nozīmē, ka šādu tempu mēs sasniegsim nepilnos 50 gados. Jā, bet vēlreiz saku, tas nav process, ko mēs varam vienpusēji ietekmēt. Mēs varam iet, runāt, pārunāt, pārliecināt, stāstīt, bet vai tam ir dzirdīgas ausis, tas nav gluži no mums atkarīgs. Tad tas nav vairāk jums, vairāk tas ir iedzīvotāju pusē. Tieši tā. Tad no jūsu finanšu resursu pieejamības tas nevar ietekmēts. Principā nē, jo mēs arī cenšamies darīt tā, lai paši šīs te mūsu apsaimniekojumās mājas, kā biedrības arī tad ņem šo te aizņēmumu formē, lai neapgrūtinātu mūsu tā kā darbību. Tad, cik es saprotu, ir prognozēts, es skatos iepriekšējā gadu, tad ir bijuši zaudējumi, 24. Tad 23. lieli, 24. mazāk, 25. jau mazāk, jūsu darbības rezultātā, tas ir paldies. Un tagad jau 26. gadā ir plānots būtisks, bet 10% apgrozījuma pieaugums, laikam dēļ tarifiem, cik es pareizi saprotu, daļai, ja? Un arī jau būtiski peļņa, ja iepriekš visu laiku ir zaudējumi, tad 26. gadā jau ir plānots jau 100 000 peļņu neto. Cik tas ir reāli, vai tas ir tāds sasniedzams mērķis? Es gribētu teikt, ka tas ir reāli, un tā peļņa visticamāk, tas, kas ir mans ieteikums, protams, pašvaldības doma lems par to, peļņa noteikti ir novirzāma tālāk kapitāla sabiedrības darbībai, jo, kā jau jūs redzēt no investīciju plānā, investīcijas ir nepieciešams lielas bankai, lai arī finansētu šos te ieguldījumus. Ir jāparāda pirmkārt labi finanšu rezultāti un ir jābūt arī mūsu līdzmaksājumam, ar kuru to varētu nofinansēt. Jo, ja uzņēmums un kapitāla sabiedrība strādā ilglaicīgi ar zaudējumiem un bankas neredz, kad mēs to spējam noturēt plusos, tad arī attiecīgi nebūs šī te kreditēšanas iespēja. Ja par kredītiem iesāk, tad ceļš šeit skatos nākamajos gados. Tā provizoriski saskaitīja kaut 17–18 miljonu paredzēta aizņēmumu. Jā. Uz cik ilgu atmaksas laiku parasti ir pirms šī aizņēmuma izsniegt? Mēs cenšamies formēt pēc iespējas garākus termiņus, cik banka var iedot šo te kredītu un attiecīgi, tur droši vien ir, ja pa infrastruktūru, tie ir sākot ar 10 gadiem un vairāk. Vai jums kaut kur ir zināms šī brīža saistība apjoms? Kredīta saistība apjoms? Jā. Uz doto brīdi es droši vien tādu pilnīgi precīzu ciparu nenosaukšu, bet pēc būtības mūsu apgrūtinājumi šobrīd ir uz kaut kādu vēsturisko ūdenssaimniecības projektu, kur ir, ja nemaldos, 500 000. Tas ir jāskatās gada pārskatā, mums visi šie precīzie dati ir jābilancē, bet pēc būtības uz doto brīdi uzņēmums ar lielām kredīta saistībām nav apgrūtināts. Mums ir salīdzinoši mazas kredīta saistības, bet kā jau es teicu, tas vajadzības liels un aizņemšanās iespējas ir nepieciešams plašas. Jā. Tad vidēji šeit ir 3 miljoni būs pieaugums gadā, jo atmaksas skatos ir atmaksa pēdējos gados ir 800 000, sākotnēji mazāk, bet tad pieaugums varētu būt, ka šī perioda beigās būs, ja 17, 18 aizņemsies, atmaksās
13 miljoni, 14. Jā, bet tas ir, respektīvi, tie maksājumi tiek izdalīti uz tālākajiem gadiem, kas arī sabalansēti tiek ielikt arī tarifu aprēķinos, un līdz ar to tur neparādās riski, ka tur ir naudas plūsmā caurumu un arī finanšu rezultātos. Galvenais, lai nepietrūkst aizņemšanās spējas arī nākamajiem projektiem pēc tam. Droši vien problēma vairāk ir ne tik daudz ar aizņemšanās spējām, cik ar teiksim, šo te banku vēlmi uz ķīlu un nodrošinājumu. Tā droši vien ir tāda sāpīga pozīcija. Labi, tad vēl viens jautājums pie kā viņš skatās viegli pie mērķiem. Šeit bija arī administratīvās ražošanas ēkas rekonstrukcija. Ir paredzēts 1,7 miljoni, un iznāktā puse ir citi finansējuma avoti, 840 000. Jā. Plānā ir, kad mēs kaut kādā brīdī varam realizēt projektu, kad mēs visu administrāciju un visu uzņēmumu tā kā centrālo darbību pārceļam uz Dzirnavu ielu 31, jo šobrīd mums sanāk tā, ka mums viena no, teiksim, cilvēkiem bagātākā nozare, ūdenssaimniecības nozare darbojās Dzirnavielā, respektīvi cilvēki, kas strādā un tehnika un tā tālāk. Savukārt administrācija mums atrodas Tirgotāja ielā 6. Tas nav tas pats labākais variants, jo man pašam patīk un arī normāli uzņēmumam darbībā būtu jābūt tā, kad es redzu tos vīrus un to tehniku, kas kustās un darbojās no vienas vietas, un lai mēs esam kā kolektīvs saliedētāki, jo tomēr tas ir būtiski un uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai un nodrošināšanai tas ir svarīgi. Finansējums ir plānots, ka mēs piesaistīsim Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstu kaut pa daļām siltināšanai, energoefektivitātes uzlabošanai vai tam līdzīgi. Bet, tie ir procesi, kuriem mums ir jāpievēršos tuvāko gadu laikā, jo pagājušā gada laikā mēs līdz tam netikām, jo mums bija teiksim, tās sāpīgāk jautājumi, kas būtu uz tiešo darbību, patiešo ietekmējam un risinām. Par Dzirnavu ielu pieminēt, kaut kur bija sūdzība par tiem smakām. Tur ir kaut kāds risinājums, lai viņas samazināt novērst? Smakas galvenokārt rada šī te dūņu blakus produkcija, respektīvi attīrīšanas procesā ir aktīvās dūņas un baktērijas, kuras attīra notekūdeņus. Un šī procesa rezultātā atmirst dūņas, kuras tiek noņemtas no attīrīšanas ietaisēm. Viņas tiek uzkrātas šajā uzkrāšanas baseinā, viņām ir jānostāv zināmu laiku, lai viņas varētu tālāk vest uz lauka un iestrādāt zemē. Un šajā dūņu nostādināšanas procesā veidojās šīs lielākās smakas, kas arī rada ietekmi. Procesu var sakārtot un risināt tanī brīdī, ja mēs šīm dūņām noņemam virsgaisa atmosfēras nokrišņu ietekmi, jo ja viņas sāk žūt un paliek sausāks, tad šo smaku izdalīšanās samazinās. Tāpēc arī plānā ir ielikts, ka mēs tiksim pie Eiropas struktūra fondu līdzekļiem dūņu lauka apsaimniekošanas risināšanai. Un tur ir plānots, ka mēs visticamāk šo dūņu kompostēšanas lauku apjumsim un līdz ar to tur arī mazināsim tādā veidā šīs smaku izplatību, jo tas, protams, pilsētā nav labi, ja šīs smakas izplatās, bet tur, diemžēl, jāsaka, ka visticamāk tie ir vismaz 2-3 gadi, kamēr mēs šo jautājumu varēsim sakārtot, jo tas process ir, šobrīd tur nav vēl pat ministra kabineta noteikumu, šis te rāmis, lai mēs pretendētu uz finansējumu. Un tas ir tāds valstiski droši vien svarīgs jautājums, jo ne jau mēs esam vienīgie Latvijā, kuriem ir šāda problēma. Man liekas, ka tika plānots nesanāca. Jā, kolēģi, jautājumi? Priekšlikumi? Jā. Priekšlikums ir papildināt, tad izlabot tehnisko kļūdu, ko Ivars ieraudzīja, un papildināt
vajā analīzi, risku analīzi un riskus ar šo te risku par siltumenerģijas piegādātāju pārtraukumu. Tad izvērtēt šos riskus, aprakstīt kaut kādu novēršanas iespējas. Un arī varbūt iespējams iekļaut nākotnē pārēju uz pašu siltumu ražošanu pilsētā. Valdi, kā no juridiskās puses, mēs to varam likt uz balsojumu šādu viņu stratēģijā, teiksim, paredzēt šo. Tad jautājums ir, vai tas mums jāliek uz balsojumu, vai to var arī uz domas sēdē arī papildināt, vai tas ir samērīgi, kas tiek prasīts? Droši vien tas ir jautājums, ko pārējie komitejas locekļi par šo saka. Un, man negribētos droši vien uzņemties šobrīd lomu pateikt jā vai nē. Es šeit esmu droši vien ar savu šo te redzējumu un uzklausot, ko komiteja man uzdod, tad to droši vien arī būtu gatavs tad arī ņemt vērā. Jā. Bet attiecībā tieši uz šo pašu priekšlikumu, uz kontekstu, vai tas ir iespējams? Manā ieskatā, ka tas ir iespējams, protams, tam nav izšķiroša nozīme, jo visticamāk, kā jau minēju, šie te jautājumi patstāvīgi tiek monitorēti un man kā labam saimniekam tas ir jāuzrauga un jebkurā gadījumā izbeidzoties vai tojoties beigām līdzinējiem līgumiem, šie jautājumi būs finansiāli jāanalizē un jāvērtē. Tā kā mēs varam droši vien papildināt, bet pēc būtības tas neietekmēs šo te gala rezultātu. Nekas jau neietekmē gala rezultātu. Mēs runājam par dokumentu, kā pēc būtības, lai viņš būtu pilnīgāks, un ja jūs esat, kā saka, stiprās vājās puses iespējas un draudus izvērtējuši, un šādu draudu neesat pamanījuši, ko mēs šobrīd pamanījām šeit, tad pēc idejas viņš būtu jāliek priekšā šeit. Tas nav mēs līguma izbeigšanās draudus. Es domāju, ka mēs iekļausim, papildināsim. Pārtraušanas, ja kā cits drauds, ja tas ir viens ārējais piegādātājs, kas ir diezgan būtisks. Gribēju piebilst arī tad, ja šo siltumu ražot pats komunāls servis, arī tas būtu drauds, jo viņš būtu vienīgais ražotājs, jo mums nav alternatīvu ražotāju ne brocēnos, ne saldo. Tad siltumenerģijas ražotājiem sauc, ja tas būtu sauc komunāls servis, tad viņiem būtu tiešā procedūra, kā viņi būtu paredzējuši rīkoties šādos gadījumos. Es domāju, ka viņiem arī ir procedūra izstrādāt. Viņiem nav procedūra izstādīta, kas notiek, ja pēkšņi SK enerģija pārtrauc piegādāt siltumu. Tā procedūra varbūt nav aprakstīta detalizēti uz papīra, bet mums viņa ir iekšēji atrunāta un mēs redzam visās katlumājās, kāda siltumenerģijas, teiksim, parametri tiek padoti pilsētas tīklā un, mēs arī tiklīdz konstatējam kaut kādas atkāpes, mēs arī siltuma piegādātājiem par to arī nekavējoties ziņojam, ja mums ir pašiem savs avārijas dienests, kas 24/7 ar šo nodarbojās. Tad līdz nākamajai ceturtdienai tas ir iespējams vēl pārskatīt, izvērtēt un... Mēs papildināsim ar šīm te bažām, ko es sadzirdēju, un es domāju, ka tas tur nerada būtiskas problēmas. Paldies. Līdz ar to, vai mēs liekam uz balsojumu Eduarda priekšlikumu? Papildinās jau. Papildinās. Tas mums arī tikai tā vēl tāda kļūda par tiem cipriem. Jā, to, protams, to mēs novērsīsim. Tas tur jāatvainojas, ka tāda ir iezagusies. Jā. Labi, paldies. Kolēģi, lūdzu balsojumu par virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Pret, atturās vienbalsīgi. Paldies. Paldies. Jā. Otrs lēmuma projekts par Saldus novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Saldus medicīnas centru un ziņo izpildu direktoru Nelija Klemberga. Ievērojot publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma prasības, publiskai personai Saldus novada pašvaldībai ir pienākums neretāk reizi 5 gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībās un šo kapitāla sabiedrību darbības atbilstību likumam. Un ievērojot likuma prasības, Saldus novada pašvaldībā tika sagatavots līdzdalības izvērtējums SIA Saldus medicīnas centrs.
Tika lūgti atzinumi par sagatavoto līdzdalības vērtējumu gan konkurences padomei, gan Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamerai, Latvijas slimnīcu biedrībai. Un konkurences padome jau iepriekš ir atzinusi, ka Saules medicīnas centrā sniegtie pakalpojumi atbilst valsts pārvaldes iekārtu likuma normām. Tas ir, tiek novērsta tirgus nepilnība un radīta preces pakalpojumi, kas ir svarīgi gan mūsu pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, arī valsts drošībai, un nav iebildumi par Saules novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu minētajā kapitāla sabiedrībā. Izvērtējumu veica mūsu kontrolas un iekšējā audita nodaļas vadītāja Santa Kalniņa, kur atrodas arī šeit. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, Santa, varbūt lūkšu, ja mēs atbildēt. Jā. Ko jautājumi jau lūdzu? Ivar Skibels, jautājums sadzirdēju par to, ka ir prasīts atzinums LPK. Es zinu, ka viņi parasti sniedz šāds atzinums. Kad viņš tika prasīts un kāds bija termiņš, vienkārši tas varētu painteresēties? Tagad baidos samalot precīzi datumu, tas bija novembra beigas, decembra sākums. Tad, kad mēs sūtījām, man arī ir zināmā mērā pārsteigums, iespējams, jā, ka tieši nostrādātas, ka tas bija jaunais gads un Ziemassvētki. Tas periods sāk arī tā, jo, teiksim, iepriekšējo līdzdalības izvērtējumu un arī pagājušajā gadu Saules komunāla servisam ir nepieciešams izvērtējums. Es redzu, ka regulāri ir apritē, teiksim, tiek prasīts viedokļi par visām pašvaldībām un šī bija tā retā reize, ka mēs nesaņēmām un tā kā iepriekšējais līdzdalības izvērtējums Saules komunāla servisam bija, kas sanāk 5 gadu atpakaļ decembrī, tad nogaidot faktiski kaut kādu 1,5–2 mēneši, vienkārši aizsūtīja konkurences padomei. Man arī tieši tas likās tā dīvainā, ka divi nav snieguši savus atzinumus. Tirzniecības un Rūpniecības kamara un Latvijas slimnīcu biedrība. Tikko stāstījāt, kā tas praktiski notiek? Jūs aizsūtat viņiem pieprasījumu, jūs to sūtat? Jā, oficiāli ar vēstuli, ar pašvaldības. Atgādinājumu un zvaniet, ja kā tas notiekas? Nē, it kā oficiāli ar pašvaldības pavada vēstuli tiek nosūtīts atzinums sniegšanai. Un es saku, visas iepriekšējās reizes, cik mēs esam sūtījuši arī tad, kad vēl bija ļoti liels skaits ar kapitāla sabiedrībām. Cita asociācija atsūta, cita nē, tāpēc... Tad mēs pat to iemeslu nezinām, kāpēc viņi neatbild. Es pieļauju, bet tā ir mans subjektīvais viedoklis, ka šobrīd mēs nesaņēmām atzinumu, jo ir sagatavot grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas pārēdz, ka turpmāk šādus te līdzdalības izvērtējumus nevajadzēs saskaņot. Bet es savukārt tā kā pieturos pie likuma burta, tā kā likuma šis pāns šobrīd vēl nav izmainīts. Es tā kā paliku pie domas, ka tik un tā sūtījus konkurences padomu un saņēmām šo atzinumu no viņiem, jo viņi arī skatās pēc datumiem, ka grozījumi likumā ir, bet Saeimā apstiprināti viņi nav, līdz ar to arī, tā kā paliekam pie šobrīd spēkā esošām prasībām. Jautājums vairāk Laudim, tad mūsu pienākums ir vienkārši pieprasīt. Ja viņi mums to atzinumu neatsūta, tad mēs to pieņemam. Mums nav vajadzīgs pats atzinums, mums tikai jāpieprasa. Pēc likuma... Jā, prasījums ir valsts pārvaldes kārtībā no valsts pārvaldības principa uzprasīt darījumu sadarbības partneriem. Jā, un ja viņi saka, ka dažādi apsvērumu dēļ viņi nesniedz atzinumu, bet Ivars teica, citiem savukārt viņi uzskata vajadzīgos vārdus pateikt un izteikt. Saldus varbūt viņiem patīk, viņi ir apmierināti. Es vairāk par to, ka pēc principa, ka viņi visus skārtē, teiksim tā, un jautājums, kur viņš ir paslīdējis kaut kādā brīdī. Es pieļauju, ka tas ir saistībā tieši ar šiem te plānotajiem grozījumiem pašvaldībā. Kāpēc neviens, tik nopietni neuztver šo pieeju. Ļoti labi, mazāk birokrātijas. Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad varbūt pāriet pie balsošanas par, pret, atturās vienbalsīgi lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Saldus pilsētas pārvaldes likvidēšanu un
Ziņo Nelija Klemberga. Ļoti īsi arī Saules novada doma jau 26. gada 29. janvārī izdeva saistošos noteikumus par grozījumu Saules novada domas tātad pašvaldības nolikumā, un līdz ar to tika nolēmts, ka 26. gada 1. aprīlī tiek likvidēta no pašvaldības administrācijas, tiek svītrot pašvaldības iestāde Saules pilsētas pārvalde. Līdz ar to šis lēmums arī jāapstiprina atsevišķi. Paldies. Jautājumi? Jā, Edvards. Cik es atceros, šajā 29. janvāra sēdē Aigars uzdeva jautājumu, cik tad faktiski cilvēki, nevis cilvēki, bet cik amatvietas tika samazināts. Toreiz atbildēja, ka tā būs tikai viena amatvieta, tad izpilddirektora vietnieks. Bet ir ienāks informācija, ka uzteikums ir saņēmuši vēl vairāk cilvēki, vai tā ir tiesa, vai tā nav tiesa. Ja mēs Tie, kas runājam- iepriekš strādāja pilsētas pārvaldē, un ka viņiem netika piedāvāta tātad vieta jaunveidotajam kādā citā nodaļā. Jā, arī organizācijas rezultātā tika izvērtēta pakalpojumu sniegšanas tātad kapacitāte, daudzums un vajadzība, un tad 2 speciālisti, kas bija līdz tam, jā, tika, kā saka, optimizēti un veikt reorganizāciju. Un tā skaitā ir jauns radīts 2 amatu vietā jauns amats, klienta apkalpošanas centra speciālists, kas līdzīgi kā līdz šim šo 2 cilvēku vietā pieņems iesniegumus un atbildēs uz iedzīvotāju vēstulēm, tādējādi optimizējot un ātrāk padarot šo te atbildes sniegšanu un kvalitīvi strādājot ar dokumentiem, līdzīgi kā to dara mūsu klienta apkalpošanas centra speciālisti arī jau centrālajā pārvaldē. Bet tad sanāk uz Aigara jautājumu, toreiz nav atbildēts īsti korekti. Process ir process. Process notiek un izvērtēts ir jā. Tad mēs piedāvājam veikt funkciju izvērtējumu un to visu darīt kompleksi, tad tas tika noraidīts un jūs to tagad tas notiek kaut kur pamazītiņā. Nē, tas pamazītiņām nenotiek. Viss notiek ar rīkojumiem un izveidotām darba grupām, kurā piedalās konkrēti speciālisti, nodaļu vadītāji, priekšsēdētāji vietnieki atbilstoši nozarei, un šie lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, izvērtējot darbības apjomu. Labi. Paldies. Jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad pārēsim pie balsojuma. Kurš par virzīšanu uz domas sēdi par? Pret? Atturās? Tad 4 par, 2 pret. Lēmuma projekts tiek virzīts uz... Atturās. Atturās, jā. Paldies, kolēģi. Tā, un 4. un pēdējais ir par saistošiem noteikumiem numur 6 grozījumu Saules novada domas 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos numur 77 saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu. Un ziņo Ingrīda Andersona. Labdien! Es drusciņu atgādināšu, ka sakarā ar būvniecības likumu un tam pakārtoto ministru kabineta noteikumu grozījumiem Saules novada būvvalde sagatavoja grozījumus minētajos saistošajos noteikumos. Un attīstības komiteja 19. februāra sēdē izskatīja šos te minētos grozījumus un atbalstīja to publicēšanu pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tātad pašvaldības mājaslapā šie te noteikumu grozījumi tika publicēti, un tas bija nemazākā 2 nedēļas, no 20. februāra līdz 9. martam. Un šajā laika periodā sabiedrības viedokļi, priekšlikumi un ierosinājumi netiks saņemti. Un tāpēc lūdzu lemt par virzīt uz domas sēdi šos te saistošo noteikumu grozījumus. Paldies. Jautājumi? Ja jautājumu nav, lūkšu balsot par, pret, atturās vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, Ingrīda. Līdz ar to darba kārtība ir izsmeltā. Kolēģi, tiekamies 2:00 Finanšu komitejā. Lai visiem veiksmīgu darba dienu. Paldies. Diskusija sadaļa.